Septembra mēneša pirmā sestdiena ir klāta. Sveicu jūs atkal šajā dienā, šajā vakarā. Vēl jums mieru. Atvaļinājums nu ir beidzies. Daudziem no mums ir sācies mācību process, mācību studiju laiks. Kādi ir atpakaļ pēc vasaras darbā, un es arī, es ar lielu prieku tiešām esmu atkal šeit. Un tie, kas varbūt pirmo reizi pieslēgušies, es esmu Latviešu luterāņu baznīcas pasaulē, Lielbritānijas un Īrijas pārvaldes priekšnieks. Es esmu mācītājs Īrijā. Mans vārds ir Imants Miezs, es esmu vīrs, tēvs, opis, esmu kolēģis, esmu draugs, es esmu kristietis, es esmu latvietis. Un jāsaka, ka tieši Kristus dzīves un viņa attiecības veidošanas ar cilvēkiem ceļš, viņa ceļš kā piemērs, tas jau ir izmainījis manu dzīvi, manu skatījumu uz dzīvi, un ne jau tikai manu. Daudz un simti un tūkstoši cilvēki ir ieguvuši mieru, līdzsvaru pasaulē. Un mēs esam studijā, kuras nosaukums ir 316.lv, un šī studija ir priekš tam, lai mana un citu cilvēku pieredzē jums, es teiktu, tev būtu iespējams ieklausīties, katram varbūt izdarīt savus secinājumus par savu dzīvi un ar personīgo jautājumu. Vai man ir drosme mainīt tās lietas, kuras es varu mainīt savā dzīvē? Vai es varu saprast tās lietas, kuras es nevaru mainīt? Un kā lai es tās nejaucu kopā? Kā lai es to izdaru? Kā lai es nedzīvoju pagātnē? Kā lai es nedzīvoju nepiedošanā ne sev, ne citiem? Kā lai es nedzīvoju kaut kur nākotnes sapņos, kaut kādos burbuļos, bet kā lai es dzīvoju šodien, katru dienu, lai dzīve ir visiespējamākajā, labākajā veidā, dzīve, kas iekļauj visu. Pirms jau mūsu katra iekšējo pasauli, protams, tad visu to, kas iziet no tās domas, vārdi, darbi pats galvenais. Un es zinu, ka tas ir iespējams, ka šis līdzsvars, ka šis labais līdzsvars ir iespējams. Tā ir vienkārši mana pieredze. Dzīve kļūst pilnvērtīga. Es teiktu, tāpat ir skaista. Un tajā tāpat ir rūpes un neskaidrības, bet dzīves pamats ir stingrs. Un es varu teikt, ka tur ir brīvība. Un tur ir virziens. Un tur ir kaut kas tāds, kur netiek darīts pāri ne sev, ne arī citiem. Kur ik pa brīdim tu izjūti draugu plecu. Tā tāda mana identitāte. Tāds labs iesākums šim vakaram. Man jāsaka, paldies, ka jūs esat. Paldies, ka man ir ar ko padalīties. Paldies, ka jūs padalieties. Paldies par jūsu klātbūtni. Jūs jau ziniet, ja dalāmies ar to labo vēsti. Mēs jau apzināti paplašinām robežas viss labajam. Kādam tas īstajā brīdī var noderēt, kādam lūkšana var īstajā brīdī noderēt. Droši parakstieties, droši rakstiet savus komentārus. Un jūs jau ziniet, tas YouTube algoritms, viņš padara šo lauku plašāku. Vairāk cilvēku to ierauga. Lūk, kā jau es teicu, atvaļinājums ir aiz muguras. Un atskatoties tajā visā, te varētu stāstīt un rādīt un smaidīt. Un droši vien, ka es pats varētu izdzīvot vēl vienreiz to cauri. Bet pāri visam pateikties debes tēvam par visiem cilvēkiem, ar kuriem es varēju personīgi satikties. Visiem īpašajiem un mīļajiem, kur manā sirdī ir ierakstījuši savus vārdus. Atvaļinājuma laikā Latvijā satiekot savus mīļos bērnus, mazbērnus, esot kopā ar radiniekiem, esot kopā ar draugiem. Daži no viņiem no Īrijas pārcēlušies uz labi nopelnītu atpūtas dzīvi Latvijā.
Jā, iebraucām pie garšīgām maizītēm, pie Intiņas, un vakarā jau tur uz Liepāju, pie Harija, pie Ināras. Atceros, vienu svētdienu bija īpašs ceļojums uz Ventspili. Jā, pie manām mīļajām māsīcām Ingunas un Ingrīdas. Vēlējos jau satikt arī brālēnus, bet gan jau sanāks. Tik daudz atmiņu mums bija. Tāda dzīves skola mums visiem ir izieta. Kad saliekot galvas kopā, mēs atjautām, ka vienu gan mēs zinām, un tas ir galvenais. Varbūt mēs reizēm nezinām, kā vajag darīt, bet mēs zinām, kā nevajag darīt. Un tā sapratne, ka mēs vēlamies atkal un atkal tikties, un tur jau ir kāds virziens, kad mēs varēsim tikties, lai tiešām, lai Dievs palīdz šajos ceļos un lai izdodās viss. Jā, tāpat bijām ciemos pie Omas un Opīša, Ventspils kapos, pie tantēm, pie onkuļiem, kuri ir jau Dievu mierā, kur varējām, paklusēt, pateikt paldies. Vēl Latvijā, tik daudz jauka tikšanās brīžu kopā ar klases biedriem, un kā tas viss garīgi uzlādē, pat teātrī, kur VF kultūras pilī skatījāmies latviešu teātri izrādi, un staigājot pa VF muzeju, kur tu ieraugi, ka tie vecie VF aparāti ir no kārtīga Latvijas laika pat. Tik daudz emociju. Un ko lai saka dzīve, kuru Dievs ir devis, lai mācamies, kā nodzīvot? Tā viena doma ir, lai vismaz nedarītu pāri viens otram. Tas ir ļoti daudz īstenībā mūsdienās. Nu jā, un turpinot, tad jau bija ceļš uz Zaļo salu, Kastelbāra 3x3 nometni, vairāk kā 70 cilvēki, visi latviešu valodā runājuši. Ja, tātad Latvijas ceļojums turpinājās vēl nedēļas garumā. Atkal un atkal sarunas un tikšanās un jauni paziņas un vakara sarunas un personīgas sarunas. Un skat jau esam draugi un ir arī rezultāts. Izrādās ar tik daudziem mēs domājam un saprotamies vienā virzienā. Varētu teikt, vienā elpā, vienā garā. Un tas tā pilnīgi kādreiz pat nezināmi un nesaprasti, kā tas varēja veidoties. Lūk, manā priekšā ir mums jau redzamā baznīcas gada grāmata. Es viņu noņemšu nost, un man ir dāvana, kur man uzdāvināja Zana kažotniece. Kastelbārā, nometnē. Dziesmu un lūkšanu grāmata visiem laikiem un visām vajadzībām tiem mīļajiem latviešiem. Kā jūs redzat, kur izdots Jelgavā 1839. gads. Dziesmu un lūkšanu grāmatu oriģināls, nevis fotokopija. Oriģināls, nevis fotokopija. Dziesmas, lūkšanas, pateicības. Īstenībā, mīļie, tas ir laiks, šeit ir 658. dziesma, un te ir tālāk svētdienas lūkšanas, zvaigznes dienas lūkšanas, grēku atgriešanās lūkšanas, lūkšana pēc veselības. Pielikums lūkšanas grāmatām, galda lūkšanas. Zanīt, Bernārta, paldies! Paldies jums! Tas ir laiks, kad šķiet Latvijā dzima brāļu draudzes, kad pilnas bija skolas, tukši bija krogi, cietumi bija tukši un Latviešu dziesmu svētku dzimšana, kur sākumā pamatā bija Dieva vārds un kristīgās dziesmas. Jā, mīļie, tie ir mūsu vēstures fakti. Kādi, protams, tiek noklusēti, jo šodien visticamāk nav izdevīgi. Paldies, Zanīt, jā. Dieva svētība, lai ir pār tevi un
tavu ģimeni. Un tas tiešām ir tas, kas darbojas. Tas, ko nevienmēr var izskaidrot. Jā, jo mēs vēlamies nākt kopā, mēs vēlamies domāt par savām garīgajām vērtībām, tās veidot, audzināt. Vienkārši, lai cieņa un mīlestība iet plašumā. Un repēc 3x3 nometnes tā labā ideja makam. Vismaz reizi mēnesī arī galvējā sanākt kopā. Vismaz reizi mēnesī. Un to cilvēku vēlas, to latviešu vēlas. Nekas netiek spiests vai mākslīgi veidots. Cilvēki vēlas dzīvot pilnvērtīgas un līdzsvarotas dzīves, un tas ir Dieva gara aicinājums. Un jā, pēc nometnes esot kopā ar latviešu draugiem no Francijas, Dievs dod iespējas vēl un atkal satikties. Nu jā, tajā atskaitē tad pēc 3x3 vēl pāris dienas atpūtē un atkal ceļojums. Amata un sirds aicinājuma pienākumos brauciens uz Lielbritāniju, uz Derbijas draudzi. Kas tā bija par fantastisku tikšanos. Vienā no Anglijas vecākajiem dievnamiem es atvēršu bukletiņu, lai jūs varat ieraudzīt. Svētās Marijas kapela uz vai pie tilta. Viens no vecākajiem Anglijas dievnamiem, šķiet otrs vecākais. Kapela, jā, Derbijā, jā, vai pat uz tilta. Vairāk nekā 600 gadus tā dod kristiešiem patvērumu, jebkuram ceļiniekam, kuram ir nepieciešams, ir iespēja ieiet, pasēdēt, paklusēt, pateikties Dievam. Latviešu draudz tur darbojas jau daudz 10 gadus. Īpaša sajūta, mīļie. Patiešām īpaša sajūta. Un cilvēki, kur tur bija latviešu valodā, kur runā, 95% es redzēju viņus pirmo reizi, jā, dažus pirms tam bija saticis. Mēs sajūtāmies kā ģimene. To visu var apliecināt tie, kas mēs tur bijām. Jā, reāli Dievu bērnu ģimene, vienā garā, klusumā. Iegrimstot katram savā lūkšanā Dievam. Ka mēs kalpojam viens otram Dievu vārdu lasījumā, daloties, saņemot svēto vakarēdienu. Vienā dziesmā, vienā lūkšanā, vienā elpā. Gribās teikt, ka Dievs caur katru, kas kalpoja, bija sajūtams. Jā, kopā pie galda pēc dievkalpojuma visi. Kristus jau arī ar sava laika cilvēkiem tik bieži bija kopā pie galda. Nu tā, ka šķirties negribējās, un mēs jau par to varam lasīt. Mīļie draugi, Derbijā, tiekamies atkal. Lūkšanās un aizlūkšanās Dievu priekšā par jums un kopā ar jums. Un jā, par jaunumiem mazliet. Nāk laiks, ka mēs Zaļajā salā šeit Īrijā atkal ieiesim ritmā, dievkalpojumos. Bet pirms tam varbūt es aicināšu sanāksim vien sestdienu, visi, kur vēlas aktīvi iesaistīties Īrijas draudzes dzīves veidošanā. Jā, es uzaicināšu pie sevis mājās uz pusdienām. Un tur jā, pie galda. Sēdēsim sirsnīgi, pārunāsim, plānosim, lūksim, visu to ieliksim debes Tēva rokās. Visi mīļi gaidīt, arī tu. Tāpat septembrī sāksim kristīgo kursu, to sauc baznīcā par kristību iesvētību kursu, kuru mērķis ir laikam saprast, tās visas lielās vērtības un to ietekmi uz mūsu dzīvi saprast, kas ir Dievs, Kristus, Svētais Gars. Saprast, kāpēc mums apkārt citiem dzīve ir laimīga un izdevusies, citiem kaut kā neiet, un kur tad Dievs, un karš, un kas notiek. Jā, ja kāds vēlas pieteikties, pilnīgi droši uzrunājiet mani Facebookā. Un saprotams, tas jau ir ne tikai tiem, kuri
kuri vēlas tuvākajā laikā kļūt par krustvecākiem vai laulāties, bet tik viens ir aicināts. Tie, kas jau ir gājuši šo ceļu, kaut vai atkārtot pamatvērtības, atjaunot kaut kādas sapratnes, atjaunot savu vērtību pret realitāti, kas mums notiek apkārt. Un kursi, kā jau katru gadu rudenī, viņi ir internetā, Zoom satikšanās, sestdienas vakaros, 7, 8, jā, 1 stunda nedēļā. Un 1 stunda nedēļā no 168 stundām, kas vispār ir nedēļā. 168 stundas nedēļā. 1 stundu veltam sevis izglītošanai. Un, izrādās, varbūt tas stunda ir labs sākums, lai saprotam dzīvot tās pārējās 167. Draugi, jā, es patiešām esmu pateicīgs Dievam, ka var būt noderīgs. Daloties ar to, ko es esmu piedzīvojis, ar to, kas palīdz man dzīvot, ar to, kas palīdz man saprast sevi un saprast citus. Un es atkal saku, paldies, ka jūs esat. Un ja jūs esat, tad kaut kad sen Dievs tā izlēma, lai tu būtu. Tieši tevi izlēma uzdāvināt dzīvi, lai dzīvotu. Nevis, lai eksistētu, nevis, lai mocītos. Un es varu pačukstēt, jā, Kristus sapratne dod iekšēju brīvību. Brīvību nedarīt sev pāri, brīvību nedarīt otram pāri, brīvību aizstāvēt vājākos, brīvību savu laiku plānot un veidot tā, lai citi iegūtu, lai pats iegūtu. Kā saka, lai cilvēkiem svētība un Dievam no tā gods. Un dodot, tas viss nāk atpakaļ 10, 100 un 1000 kārtīgi. Nu, lūk. Tātad atkal būsim visi šeit kopā, lai sestdienas vakaros 21:30 pārdomātu kādas dzīves patiesības svēto rakstu gaismā, lai apsveikt varbūt viens otru, lai būtu kopā lūkšanās un aizlūkšanās. Un jā, es patiešām apsveicu visus, kuriem augustā un jā, šajā septembra 1. nedēļā ir bijušas, vai varbūt rīt pat būs dzimšanas diena. Debesu Tēva svētība, un lai ir ar jums visiem. Patiešām, lai jums dzīve izdodas, esiet vērīgi, esiet pateicīgi. Un atkal būsim kopā sestdienas svētvakaros, lūkšanās. Pateicībā par aizvadīto nedēļu, lai sestdienas vakar klusumā un mierā norimtos, lai nākamajā dienā mēs varētu svinēt svēto dienu, kur var teikt atjauno mūsu iekšējo pasauli, kad esam savienoti ar visu redzamā un neredzamā radītāju. Lūkšanās, kad nākamo nedēļu varam ielikt viņa rokās, lūdzot sirdsgudrību, lūdzot mieru, lai kas arī notiktu. Nu jā, un par cik ir septembra sākums, un septembrī, kā ir pieņemts, sākās skolas laiks, jā, lūksim par sevi. Mēs visi katru dienu mācamies. Citi apzināti, šeit, kur būsim kopā, koledžās, skolās, institūtos. Lūksim par mūsu bērniem, mazbērniem, jo viņi ir nākotne. Un atcerieties, Dievs šo pasauli nav atstājis un arī neatstās. Kristus ir pieejams. Kristus vakar, šodien un rīt tas pats. Lūksim, lai viņiem, lai jaunajai paudzei ir Dieva dotā sirdsgudrība. Veidot šo pasauli labāku, nevis sliktāku. Un ļoti tematisks ir šo sestdienas lasījums no mūsu baznīcas gada grāmatas. Sestdiena. Tas ir augusts, piedodiet, septembris, jā. Tātad lasījums ir no 1. ķēniņa grāmatas, un es ņemšu tagad bībelīti. Mēs atvērsim ķēniņu 1. grāmatu un ieklausīsimies.
Kādu nakti Gideonā tas kungs Salamanam parādījās sapnī. Tas kungs sacīja: saki man, ko lai es tev dodu? Salamans sacīja: tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam, lielu žēlastību, tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā. Un tu joprojām šo pašu lielo žēlastību esi saglabājis pret viņu, un es viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans dievs, esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu manu tēvu Dāvidu vietā, bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt. Un tavs kalps atrodas tavas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ. Un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis par tavu tautu, un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan spētu pārvaldīt tavu lielo tautu. Un šis vārds patika tam kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. Tas kungs viņam atbildēja: tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies. Redzi, es tev dodu gudru sirdi un tik sapratīgu, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviena cilvēka bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu. Un tāds, kā tu, starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Un ja tu vien staigāsi manus ceļus, turēdams manus likumus un manus baušļus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tavas mūža dienas. Lūk, kāds šodienas mums lasījums. Cik skaists 1. septembrī, kad gudrais Salamans lūdza gudrību. Tāpēc, ka tu neesi lūdzis sev ne bagātību, nec garu mūžu, nec nāvi ienaidniekiem. Un Dievs, redziet, svētī. Tad, kad tu nāc pie viņa patiesā lūkšanā. Un tas ir arī tas, ko mēs varam darīt. Ir sestdienas svētvakars. Un mēs lūksim. Mūžīgais Dievs, paldies, ka atkal šīs vasaras izskaņā un šīs nedēļas izskaņā varam kopā nākt pie lūksmē. Nākt pie tevis, nākt kā pie labā tēva. Nākt kā pie skolotāja. Jo tas tavā ziņā un tavā redzējumā bija sūtīt dēlu Jēzu Kristu pasaulē. Lai mēs un ik viens, kurš garīgi viņu iepazīst, izmainās viss, izmainās pasaules redzējums, izmainās sapratne, izmainās domas, piedzimst jauna sirds. Mēs nākam sacīt tev paldies, ka līdz mums skaidrā un saprotamā veidā katra mūsu sirdī ir šī ziņa, ka tu mūs mīli tādus, kādi mēs esam, ka mums nevajag spēlēt teātri, mums nevajag izlikties labākiem, ka tev kā tēvam ir prieks, kad mums veicas, un ka tev sāp, kad esam izdarījuši nepareizas izvēles. Un sāp jau arī mums, sāp citiem, piedod Tēvs. Lūdzam tavu piedošanu, lūdzam tavu gudrību, neatkārtot vairs šādas kļūdas. Piedod visu, kas ir bijis nepareizi. Piedod paviršību,
Piedod sliktas vārdus, piedod sliktas domas. Piedod par darbiem, kas nav darīti mīlestībā. Piedod nepareizas izvēles. Tēvs atver mūsu sirdis, lai pa tām durvīm uz visiem laikiem prom aiziet vienaldzība un tās vietā ienāk patiesa mīlestība. Kāda bija tava dēla mīlestība pret tik vienu cilvēku. Tāda mīlestība un sapratne, kur spēj izmainīt gan mūsu tuvākos, gan mūsu draugus. Un kas pats interesantākais, arī mūsu nedraugus. Tēvs, tavai mīlestībai ir tāds milzīgs spēks. Jā, pasauli izmainošs spēks, ja mēs to pieņemam. Lielais Dievs, mēs aizlūdzam par visiem, kuriem ir grūti, kuri no mūsu draugu paziņu loka ir slimībā, neveselībā. Šajā reizē īpaši aizlūdzam par Oskaru Putrasēvicu, kuram ir slima sirds, Tēvs. Mēs ticam, ka tu vadi ārstu rokas. Mēs ticam, ka tu esi tas, kurš dziedini. Tu esi tas, kurš arī atjauno spēkus. Tavs labais prāts, lai notiek pie Oskara, jā, pie visas viņa ģimenes. Gan Lielbritānijā, tur Derbijā, citur arī Latvijā droši vien. Tevs, tāpat mēs aizlūdzam par dēlu, par kur lūdzu aizlūgt vecāki, kuram ir interneta spēļu atkarība. Tevs dod īpašu gudrību. Dod vecākiem īpašu gudrību, īpašus vārdus teikt, lai puisis saprastu, ka ir daudz labāks ceļš, kā dzīvot. Ka nauda, tas ir pats zemākais, kas pasaulē vispār notiek. Izrauj no šīs verdzības, Tēvs, mēs lūdzam to tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam par visu Derbijas draudzi, par visiem cilvēkiem, kas tajā ir, kungs. Mēs lūdzam par mācītājiem, kas tajā ir. Mēs lūdzam par Londonas draudzi, mēs lūdzam par Genzijas draudzi. Tēvs, mēs lūdzam par visām latviešu kristīgajām kopām Lielbritānijā un arī Īrijā, kur tavs vārds, tava mīlestības evaņģēlijs tiek sludināts pareizā veidā. Un lūdzam, Tevs īpašā veidā uzrunā cilvēkus, kuri ar sirds deksmi vēlētos kalpot cilvēkiem. Tā kalpojot arī Tev. Dod drosmi, paver iespējas mācīties, lai Tavu mīlestības evaņģēliju pielietojot dzīvē, ikdienā, attiecībās, jā, arī sestdienās un svētdienās, jā, arī runājot, kad nepieciešams. Daudzi un daudz vēl varētu, esot Tavā tuvumā, izmainīt sevi, izmainīt savu sirdi, jā, mainīt apkārtni, mainīt to vietu, kur Tu viņiem esi ļāvis dzīvot un būt. Tēvs, mēs lūdzam par Latviešu luterāņu baznīcu pasaulē, lūdzam par arhibīskapi, lūdzam par virsvaldi, lūdzam par mācītājiem, lūdzam par bīskapu vēlēšanām, kas tuvojās. Tēvs, Tavs vislabākais nodoms, lai piepildās. Lūdzam par mūsu draugiem un paziņām, par mūsu kolēģiem, lūdzam par darba biedriem, Tēvs, pieskaries. Dziedini, klauvē pie sirds durvīm, esi žēlīgs. Mēs lūdzam par mūsu ģimenēm, par mazbērniem, bērniem, jo viņi ir šīs zemes nākotne. Dod mums spēku un gudrību, ka varam viņus mācīt ar savu dzīvi pēc Tevis dotajiem likumiem un ieteikumiem. Ar pateicību nākam pie Tevis, jā, par mūsu mīļajiem draugiem, ar kuriem varam būt reizēm kopā, kur izjūtam atbalstu, pleca sajūtu, kur izjūtam gudrību katram viņu īpašajā dzīves gājumā. Tēvs, lūdzam par tām vietām, kur mēs atjaunosim atkal dievkalpojumus. Lūdzam par Limeriku, kungs, lūdzam par Dublinu, lūdzam par Galvei, kur mēs sāksim šeit. Tevs svētī ikvienu, uzrunā ikvienu, kurš vēlētos tur nākt. Tāpat Tavās rokās lūdzam Tavu svētību ikvienam, kuram bija dzimšanas diena šajā mēnesī. Dod katram atrast mirkļus vairāk pabūt, kopā ar Tevi apzināti, klusumā pabūt kopā ar Tevi. Dod laiku mācīties dzīves gudrību, mācīties gan no Tevis, gan no cilvēka pieredzēm. Tavu svētību izlūdzamies arī visiem, par kuriem mēs domājam,
kuri mums ir dārgi, kuru vārdi dzīvo mūsu sirdīs. Gan par tiem mīļajiem, kas Latvijā, gan par tiem, kas citur dzīvo. Visi mēs dzīvojam Tevis radītajā pasaulē. Tevs pateicamies, aizlūdzam un pielūdzam un uzklausi mūsu klusās lūgšanas, kuras dodas pie Tevis no katra mūsu mājvietām, no katras mūsu dvēseles. Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Tēvs, mēs mīlam Tevi. Un visu to, ko nezinām, nesaprotam vai nemākam izteikt kādos vārdos. Visu to, kas mūsu sirdīs, mēs ieliekam tajā lūgšanā, ko lūdza un mācīja Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai katrā vietā, katrā mājvietā un katrā sirdī ienāk Dieva miers. Esiet svētīti!